Čau visiem, mani sauc Edīte, un šis ir kanāls par radīšanu un ne tikai. Tātad šodien mums ir 15. jūlijs, un es vēlos jums parādīt gatavus darbiņus. Jā, tādi man arī bija. Šī ir tāda cepurīte, Panama saucās. Es viņu adīju no Yarn Art Jeans ar 2,5 mm tambora adatu. Un tātad, ko es gribu pateikt, tamborēju. Jā, es laikam man vārdi jūg pēdējā laikā, tas tāpēc, ka nesanāk uzreiz nofilmēt, kad kaut kas tiek izdarīts. Vīram bija atvaļinājums, un līdz ar to mēs tā kā ar filmēšanu nevarējām tā aizrauties. Lūk. Ir tāda blogere, Aļina Vjažet, es pēc viņas meistarklases, var teikt, noskatījos lūk šo ideju ar šādu te cepurīti. Sanāca viņa, protams, man pārāk liela, bet man cilvēki ieteica kādu nākošo, ja es tamborēšu kaut kādos 2 rindas noņemt nost, jā. Ja, piemēram, 15 cm jābūt, jā, tam apkārtmēram, tad 2 rindas obligāti jānoņem. Ja ir 13 cm jābūt, arī 2 rindas, tad vienmēr sanākšot it kā pēc vajadzīgajiem izmēriem. Es ar tamborēšanu, var teikt, esmu vēl uz jūs, es izņemot tam mantiņas un šādus kvadrātiņus neko neesmu tā kā tamborējusi, jā, citu, līdz ar to tas man bija kaut kas jauns, un kā saka, vēl ir jāmācās un jāmācās. Tātad es jums parādīšu tagad vienu procesu, un tad es jums parādīšu jau gatavus darbus, bet jūs viņus pilnīgi ekrānā neredzēsiet, viņi ir lieli. Tie, kas man seko Facebookā, Trīdā, Instagramā, tie jau visu redzējuši, bet gribu jums parādīt šeit, tā kā nedaudz tuvāk. Pastāstīt es jums baigi neko tā nevarēšu, jo man viss ir vienā putrā tur sarakstīts un neko īpaši, kā saka, ja kaut kādi jautājumi būs, jā, par kaut ko, cik valdziņi vai vēl kaut kas, droši rakstiet komentārus, un es tad gan pameklēšu informāciju un jums atbildēšu. Jo tiešām ir grūti atcerēties 6 gatavi darbi. Jā. Tad ir kā ir. Bet, vispirms es jums tagad parādīšu tātad, ko es darīju pēc tam, kad pabeidzu gatavos darbiņus. Es ķēros klāt, lūk, perlīšu izšūšanai. Man, ja kas ir video pamācība, kā es to daru, jā, neliela. Lūk, izšūts ar perlītēm, jā. Tāds skaisti. Likās, ka vienas dienas laikā var pabeigt pilnībā papagailu un otru papagailu, bet diemžēl kļūdījos. Man bija tikai pirmās kaut kādas 2 rindas tikai iesāktas, jā, šeit. Tātad pirmās 2 bija kaut kur tikai uztaisītas, jā, un tālāk man viss tas, ko es vakar izdarīju. Nav daudz, bet tomēr nedaudz kaut kas uz priekšu man izkustējās. Tālāk. Kas man ir tālāk? Tālāk es jums parādīšu gatavus darbiņus, bet ne pilnībā, kā es teicu, tāpēc, ka galds ir ļoti maziņš un grūti vispār kaut ko parādīt ir. Bet man ir video, un tādā veidā es jums parādīšu. Tātad, šitas ir tīkliņš emperes, jeb pauķinka, kā pareizi sauc, jā. Tātad es apmēram izklāšu, bet es baigi sīk smalki jums varu nerādīt, jo man ir video, ja? Ir gan video, gan bilde, līdz ar to es uzskatu, ka nav vajadzība baigi te tā rādīt. Lūk, adīju ar 8 mm datām, Alize Mohair Classic dzija, vienā pavedienā, 3 kamoli man aizgāja, jā. Platais variants, rokas, tā kā es izmērs, bet viņš man sanāca stipri oversize, tā kā uz M izmēru arī ļoti labi der un būs oversize. Jā, un Facebookā es izliku tā kā visas šitās te Alize Mohair Classic palitras, jā, un cenu, un ja kāds vēlas, protams, pie manis var arī pasūtīt un iegādāties arī šāda veida džemperīti.
Tā, un šeit es adīju gumiju, jā, 1x1, cik tur tās rindas, es neatceros. Viss pārējais ir labiskā adījuma. Tātad šādi izskatās, jā, caurumi. Tātad tā man izskatās tātad apakša, jā. Nekas nerulējās. Es atceros, ka es no šitās dzijas adīju vienu džemperi no augšas uz leju, man viss apakšas rulējās. Tā kā ideālākais variants tomēr šādus te variantus, ja jūs adiet, tomēr adīt labāk no lejas. Protams, sanāk tur vairāk tur šūšana, drusku kaut kas tur, plecus jāšu un tam līdzīgi, bet tas tomēr attaisnojās, jo rezultāts sanāk lielisks un nekas nerulējas, un jums nervi arī nav čupā ar šito malu rulēšanos, ja? Tātad, un cik man tas sanāk? Man tas sanāk rokas platums. Rokas platums man ir 24 cm viena puse. Tā kā iedomājieties, ka viņš ir diezgan plats. Tātad. Bet apmēram es jums varu pastāstīt. Apmēram pilnīgi visu informāciju es jums nepastāstīšu, bet drusku tādu ieskatu es jums varu sniegt. Tātad es uzmetu 144 valdziņus. Es adīju pa apli. Nodiju 38 cm un apmēram 40 rindas. Jā, tas sanāk. 8 valdziņus es atstāju padusēm. Norauc no vienas puses 8 un no otras puses 8 valdziņus. Tad man palika 64 valdziņa priekšā, 64 valdziņa aizmugurē. Plecu daļa man sanāk kaut kādi 15 valdziņi bija laikam. 15 vai 20. Konkrēti es neatceros, jā, tad kaut kur man pierakstīts ir atsevišķi, kā jau trako pierakstīja, bet neko darīt. Ja jums to interesē precīzi, jā, droši tad rakstiet man komentāru. Es atradīšu informāciju un jums rakstīšu precīzi, cik tad tie valdziņi kur bija, jā. Lūk, un kopējais garums sanāk 55 cm pašam džemperim. Lūk, un rokā man bija kaut kādi laikam 60 vai 54 valdziņi. Es neatceros, jā, arī kaut kur ir pierakstīts, kā jau es teicu, vīrs bija mājās atvaļinājums, nofilmēt uzreiz nevaru katru kustību, jā, ko es kā daru, līdz ar to sanāk, ka beigās izveidojas tāds tā kā haoss, jā. Bet labi, tātad gatavs darbiņš, esmu ļoti apmierināta, jau vilku, ieliku sludinājumu, vīrs domā, ka es pārdodu šito tieši, es saku, nē, šitas paliek man. Viņš nesaprata, kad es tur vedu uz pasūtījumu, jā, viņš domāja, ka es šito atdodu, jā, savu džemperi, bet nē, diemžēl nē, vai pat par laimi nē, jo man pašai tomēr arī gribējās sev tādu džemperi, un ļoti pateikšu, ļoti forši man patīk, lai arī Alize Mohair, viņa ir tāda budžeta dzija, jā, gandrīz pie 5 eiro jau maksā viens kamols, starp citu, vairs nav nekāds budžets. Bet man apmierina pēc sajūtām, jā, adot nedaudz tā kā pūkojās, bija pūkas, bija kodīgas viņas, bet tad, kad nesā, tad to vairs nejūt. Lūk, tātad, tāds tad ir mans tais gatavais darbiņš. Tālāk man ir zeķes. Es neatceros, es jums pēdiņas rādīju, nerādīju. Tiešām es neatceros. Bet, katram gadījumam parādīšu, jā. Ja es nerādīju, parādīšu vēl vienreiz. Lūk, man ir pēdiņas 38. izmērs no dzīju atlikumiem. Un, lūk, man ir zeķes. Jā, arī šīs gan jūs neesat redzējuši, tās procesā iespējams jūs viņas redzējāt, beidzot es viņas pabeidzu.
Arī 38. izmērs, dziju atlikumi un, protams, vēl dzija man palika. Kā tad bez tā? Bet es nezinu, kur es viņu noliku, starp citu, bet nu labi. Skatīšos, kādas man tur sanāks no tiem dzīvu atlikumiem vēl vienas zeķītes, un tad jau lemsim uz kādu izmēru, kas būs, jo dzīvu atlikumus tomēr gribās izsatīt, nepatīk, ka viņi metās. Tad joprojām nekas nav mazgāts, jā, tā kā būs kaut kad jāsaņemās un jāizmazgā. Tātad 28 valdziņu uz vienas adatas, 28 valdziņu uz otras adatas. Kad sāku adīt, uzmetu 8 valdziņus uz katras adatas, tad katrā 4. rindā es pieaudzēju. Nē, te bija katrā 2. rindā es pieaudzēju, jā, katrā 2. rindā es pieaudzēju valdziņus, līdz man palika uz katras adatas tie 28. Tad tālāk es adīju 28 rindas taisno gabalu. Pēc tam 28 rindu laikā katrā 4. rindā es pieaudzēju klāt valdziņus, un pēc tam bumerangā veidā ar apmetumiem atkal viņus ņēmu nost katrā 4. rindā. Tad šeit 5 rindas labiskais un tālāk gumija 15 rindas. Nu, te princips tas pats, jā, tikai vienīgi te klāt, kā jau zeķēm, tas pamatīgais gabals. Lūk, tādas lūk man zeķes un pēdiņas uzadījās pār šito laiku. Tā. Jā, es arī jums rādīju, lūdzu piedodiet, jo tiešām jau grūti ir atcerēties. Tā, tālāk, ko es jums vēl gribu parādīt, tālāk būs arī visi tikai gatavie darbi, tāpēc, ka pārējo es vairs neko neesmu darījusi, jūs visi jau esat redzējuši. Līdz ar to, jā, tikai gatavie darbi tālāk būs. Un nākošajā video jau parādīšu savu pirkumu un jau kaut kādu jaunu progresu, kad būs, jo to brīdi, godīgi sakot, man nekas nav īsti izdarīts. Tā, ar jūsu atļauju padzeršos kafiju. Aizmirst par kafiju, viņa man jau atzisa. Sems un Dīns likti silda. Jokoju. Man ir krūze no Supernatural, kur ir brāļi Sems un Dīns, ja jūs domāju, ka jūs ziniet to seriālu. Jā. Es kopš viņa nopirku, es tikai to krūzi vien izmantoju. Tālāk es jums gribu parādīt puspatentu. Tātad rokas līdz ar nagiem, bet drustuku pastaipot, viņš uz to brīdi tā kā aiziet uz vajadzīgo garumu roku un viss ir kārtībā. Tātad, tas ir tas mans puspatents, man bija tāds džemperis, es jau stāstīju pārāk resns, garš, plāts, liels, es viņu pilnībā izjaucu ārā, man bija Facebookā komentārs par to, kā nav skaisti izjauktu dzīvi izmantot, bet, ja jūs mani skatāties kādu laiku, tad no pirmajiem video latviešu valodā, tad man bija tas džempers Hyacinta, kuru es biju pabeigusi, un no Gazala Baby Cotton, ja. Un tur tā lieta, ka tā dzīve bija jaukta ārā entās reizes. Tā kā džemperis ir ideāls, viss skaisti, un šeit arī viss ir labi, vienīgi es nezinu, kas man šeit tāds prāķīts trāpījās, bet, ir ok, jā. Mēs tāpat bieži, kas adam, jā, bieži atjaunojam savu garderobi, un, ja baigi nepievērst uzmanību, es domāju, neviens baigi neievēros, jā, tāds, es nezinu, šodien to pamanīju, ka filmēju iepriekšējā video krievu valodā, jā, pamanīju, ka man te kaut kas tāds. Šodien man tā filmēšanas dienas diezgan daudz aktīvi filmēja, kas lai izlaistu šodien abos kanālos video, un tad kaut kā, lai abus kanālus vilktu vienlīdz kopā. Lai nav tā, ka vienā es lieku video, otrā es nelieku, jo pārsvarā es vairāk darbojos šajā kanālā kaut kā. Otrs kanāls man pamests ir novārtā, kaut gan tur arī vajag parādīties. Cilvēki gaida, lai redzētu, kas man ir vispār jauns tur.
Labi, ne par to. Tātad adīju ar 4,5 mm adatām no Alize Baby Wool gumiju. Un pats ķermenis 5 mm, jā. Es tā ceru, ka es pareizi atceros. Tātad, un. Uzmetu es 150 valdziņus, es adīju pa apli, jā, un sanāk priekšā 75 valdziņi un aizmugurē 75 valdziņi, jā. Uz rokām ir 65 valdziņi, tas ir apmēram valdziņus, es jums saku, ja kāds uz S izmēru plāno aptuveni, tad var rēķināties, lūk, ar tādu valdziņu skaitu. Jā, un tad jums sanāks uz jūsu S izmēru, lūk. Jo es zinu, ka ar puspatēntu daudziem ir problēmas, tāpēc man arī bija tas pirmais mēģinājums neveiksmīgs, un es atradu, ka var pa apli adīt, un līdz ar to es tagad tikai pa apli adīšu, es izdomāšu kaut ko tādu. Tātad man šeit ir diezgan tāds 25 rindas laikam, jā, lūk. 1x1. Te man bija, jā, es jau biju aiztaisījusi ciet, bet tad beigās es skatos, man vēl dzīves sanāk, un es vēl tā drusku pievienoju klāt. Lūk, jā, un te arī tas pats, jā, drusku pievienoju klāt, un tad man tā sanāk, ka es drusku pagarināju, un viss cija man vairāk nepalika, un līdz ar to varbūt drusku tāds maziņš centimetrs vai 2 centimetri varbūt, jā, ir par mazu, bet tas man netraucē, es nesāšu visu. Un ar laiku tāpat plānoju mainīt džemperus, un man ir plānā cits džemperis, kad es viņam tikšu, protams, es nezinu, jo man ir diezgan vēl tas plecs lielais adītais jāda, tur ir diezgan daudz starbiņu vēl priekšā. Kā, jā. Līdz mēneša beigām, starp citu, esmu nolēmusi neko pilnīgi jaunu nesākt, jā, nu vienīgi tikai Panamu vēl vienu, jā, pamēģināt. Tā vairāk neko es neplānoju sākt, plānoju bīdīt to, kas ir. 21. datumā, ja viss būs labi, mēs braucam uz Rīgu, un tad es nopirkšu klāt trūkstošo dzīvu topiņam, pabeigšu to zilo topiņu, ko es jums rādīju iepriekšējā video. Līdz ar to tāds mēnesis, pabeigšanas mēnesis, iesākto darbu pabeigšana man šomēnes sanāk tādā ziņa. Nu, lūk, tāds ir tad mans tas gatavais darbiņš. Arī lieku bildes, visu kā pienākas. Bildes, video, visu, ko jūs vien vēlaties. Tā, tīkliņa džemperi es jums parādīju, tālāk man vajag jums parādīt laikam lureksu, un tas arī viss, jā, tomēr ātri, otrā kanālā es video filmēju tātad veselu stundu, jo es tur neko nebiju filmējis gandrīz mēnesi, kamēr šeit es filmēju, pa laikam kaut ko cenšos. Jā. Nu, tātad, nu lūk, man ir gatavs darbiņš. Esmu ļoti apmierināta. Bildi, protams, es vēl neuztaisīju. Video es tikai varēšu montēt, likt kopā, tā kā man sanāks uztaisīt bildi un video. Jo es no rīta, kad vedu mazo ārā, gāju ar mazo un vedu puiku uz dārziņu, jā, un ar mazo gāju ārā, tad mums vēl saule nebija. Un tā kā šeit ir lureks, jā, es gribētu tomēr to visu noķert skaistumu saules gaismā. Līdz ar to pagaidām man ir jāpagaida, kad būs iespēja, un tad, protams, es nofilmēšu, un Facebook arī es vēl neesmu likusi, tāpēc, ka man nav vēl pagaidām, darbiņš izdarīts, jā, līdz galam, nofilmēts un fotografēts, lūk.
Līdz ar to es ceru, ka man šodien to izdosies izdarīt, jo es ļoti vēlos izlikt jau abos kanālos šitos te vlogus un jau sākt filmēt nākošo video ļoti. Un mēģināt, tomēr tā kā man bērns tad mēnesis būs mājās, man negribot nāksies nofilmēt gabaliņu tur un gabaliņu te uzreiz. Un šitā te kā to pareizi pateikt, miksēt, ja? Un pēc tam mēģināt nesajukt un pareizi saprast, kurš gabaliņš iet kurā video, kur latviski, kur krieviski, jo savādāk ar to var būt problēma, ka vienā telefonā filmē, var teikt, abiem kanāliem, jā, un pa dažām minūtēm pie tām. Bet, nu labi, skatīsimies, ceru, ka viss izdosies un ar bērnu tomēr nāksies filmēt, jo tur nebūs variantu. Bet no 8. augusta līdz 23. augustam atkal vīrs ir mājās. Un tas nozīmē, ka man filmēšana atkal aizies tā kā līdz šim, ka gatavi darbi, un es viņus nevarēju uzreiz parādīt un nofilmēt tikai tāpēc, ka visu laiku kāds bija mājās. Bet, nu labi, ne par to, jā, es te tikai sūdzos, bet tie, kas filmē video, tie mani sapratīs ļoti labi, kad gribas nofilmēt video vai ne, un tā jau nav viegli, bērns mājās māsiņš, jā, mums 11 mēneši būs, 18. datumā, un es ceru, ka jums panāmu parādīju. Man liekas, panāmu pēc jums parādīja, ja man stāv te uz galda. Jā, parādīju pašā sākumā. Nu, tātad pastāstīšu nedaudz par šo te. Man teica, ka tas ir kaut kāda piena kokvilna. Tā nav nekāda organiskā kazas kokvilna, bet es nezinu, uz konas rakstīts organiskā kazas kokvilna. Nu, kā es zinu. Man uzdāvināja, un es no tā neko nesaprotu. Nu, es vienkārši adu, jo, man uzdāvināja. Teiksim tā. Nu, lūk, un tātad es šeit sāku adīt reglānu no augšas, uzmētot 120 valdziņus. 4 reglāna līnijas man ir, katrā reglāna kopā ir 8 valdziņi. Pēc tam, kad es no tiem 120 valdziņiem es noņēmu tos 8 valdziņus reglāna, jā, man sanāca 112 valdziņi. Tad sanāca tā, ka mugura 40 valdziņi, priekša 40 valdziņi. Un uz rokām pa 16 valdziņiem. Tātad reglāna līnija man kaut kur iznāca apmēram 18 centimetri. Tātad un pieaudzēju katrā otrajā rindā, pirms un pēc reglāna. Un adīju ar pieaudzēšanu līdz man izveidojās uz ķermeņa kopā papli 188 valdziņi un uz rokām 70 valdziņi. Tad sanāk, ja mums bija 40 valdziņi priekšā, tad tagad mums ir 94 valdziņi. Un tāpat arī uz muguras. Tātad, protams, es arī adīju 7 centimetri paaugstinājumu mugurai, jā, jo bez paaugstinājuma pašas ziniet, kā nekas tur nesēdēs smuki. Jā, ka tas ir obligāti vajadzīgs. Tātad gumija 2x2, jā, tur kaut kādas 10 rindas, ja es nekļūdos. Nu, uz rokām man bija 15 rindas, jā. Lūk, gumija 2x2. Tātad. Padusēm, jā, man šeit ir 22 valdziņi. Šeit izcelti, jā, 22 valdziņi. Un tātad katrā rindā es samazināju, līdz atkal bija tik valdziņi, jā, cik ir jābūt. Un man liekas, ka man tūlīt izslēgsies kamera. Labi, tas ir pēdējais darbiņš, ko es jums gribu parādīt. Tātad arī lieku bildes, nu jā, ja ir kādi jautājumi, lūdzu droši jautājiet, es jums atbildēšu ar lielāko prieku, tā kā droši, ja kaut kas interesē, jautājiet. Tātad, nu tas arī šodien ir principā viss, vairāk es nekavēšu jūsu laiku, jo video tomēr jau sanāca jau kādas 25 minūtes gandrīz garš, līdz ar to
piesakojiet manam kanālam, rakstiet komentārus, spiediet patīk un piesakojiet Facebookā, protams, atbalstiet mani Facebookā, tur es cenšos iziet uz pārdošanu, strādāt pati uz sevi, ja. Līdz ar to, kurš var mani lūdzu atbalstiet tur ar komentāru rakstīšanu, ja. Saite būs lejā zem video norādīta uz Facebooku, iemetīšu Telegramu, kaut gan es viņu vairāk nevadu, bet, jā, tomēr atdzīvojas Telegrams, jā, tā kā droši. Tas arī viss. Tiksimies jau nākošajā video. Visiem atā.